Man tas ir vairāk nekā deja. Tā ir arī teātra izrāde. Šie cilvēki nav tikai dejotāji. Katra kustība viņiem kaut ko mums saka par to, kas notiek ar mums iekšā, gan pārnestā, gan tiešajā nozīmē, jo nosaukums ir Inside. Tas atspērienu punkts ir no tā, ka cilvēks sarunājas ar savu sirdi. Un sirds atbild šajā dialogā, kad viņi drīz apstāsies. Un tad gandrīz viss ir veidots no tā, kad kā tu runātu, kā tu uzvestos, ko tu darītu, ja tu zinātu, ka tā ir tava pēdējā reize. Ar baso kāju tu jūti visas virsmas, uz kā tu dejo. Tu jūti daudz labāk savas pēdas, jo viņu nekas nesatver, ne tā ir kaut kāda apavičība vai baleta kurpes vai zeķes. Ar zeķēm mēs arī strādājam baigi bieži, bet zeķes mēdz slīdēt. Ar basām kājām gandrīz nekad neslīd un ir daudz ērtāk. Ir daudz traumatiskāk, ja virsmā ir betona grīda, kas arī būs mums, bet basas kājas ir ideāli apavi. Visi nāk šeit pēc darba laikā, atprasās vai mainās, un visi nāk strādāt šeit, jo mēs arī nesarunājoties visi kopā kaut kā varbūt saprotam, kad šai lietai ir jābūt. Šī izrāde, manuprāt, ir vairāk kā mākslas darbs. Valoda, kur teātra apmeklētāji retāk skatās. Šis darbs būs bagāts ar ļoti skaistām un personiskām emocijām. Ik viens var atrast un ieraudzīt priekš sevis kaut ko jaunu un atklāt lietas, ko tu jau esi zinājis, bet viņas ieraudzīt uz paplātes. Būs vienreizē iespēja pamievot gan acis, gan dvēseli. Vienkārši būs ļoti skaisti. Un cilvēkiem patīk skaistums.